Čau visiem! Esmu šodien radījuši manu dienas meikapu un šo te mīlīgo dienas. Es viņu taisu katru dienu, te mīlīgo frizūru. Bez pļāpāšanas varam sākt. Kā vienmēr paņemu manu La Roche pūderi un jātaisa ir vaļā. Tagad La Roche pūderī ieliekam manu dekoratīvo otiņu. Tagad jūs brīnaties, kāpēc La Roche pūderi liek kā vaigu sāktumu. Tāpēc, ka man viņš ir ļoti, ļoti tumšs. Un es viņu arī varu izmantot kā vaigu sāktumu. Es ļoti, ļoti daudz to lieku uz acīm. Mēs varam sākt ar acu. Dabūjiet savu acu ēnu paleti. Uzminiet, kuram ir vislabākā neuzkrītošā acu ēnu palete. Man, tāpēc, ka man ir šī Ruby Rose acu ēnu palete. Viņai ir Viņai ir 12 krāsas. Tad šī te otiņa, un viņas visas ir ļoti, ļoti neuzkrītošas. Es domāju, mēs varam sākt. Sākam, ja jums ir šī palete, es ļoti par jums priecājos. Tā, pirmais, ko jūs darat, es viņu nopirku Krievu parfumeriju veikalā. Ļoti, ļoti, ļoti lētu cenu. Tas bija vērts. Šo te gaišāko toni, es domāju, šis tāds gaišākais tonis, es parasti lietoju to gaišāko, un es klāju ar pirkstu. Jūs varbūt to uzskatāt par nelegālu, bet es to klāju ar pirkstu. Tikai daži punktiņi nepieciešami. Arī apakšā visu izsmērēju. Pēc tam ar pūderotiņu es visu izsmērēju, lai ir tāds kontrasts. Paņemiet vēl un to pašu otrai acī. Un ja jūs liekas vienā acī vairāk nekā otrai, vienkārši paņemiet vēl un smērējiet. Līdz kamēr jums ir, jūs apmierināt rezultātu. Es esmu apmierināta, pēc tam šo te apakšā es izsmērēšu pa visu šajienu. Bet no tālu viņa izskatās diezgan piemīlīgi. Te arī man vajadzēja skoču pielīmēt, bet nekas. Nākamais, ko es darīšu, ir, protams, kā nu bet aiziet no mājas prom, neuzklājot Baby Lips lūpkrāsu. Bet tas būs vēlāk. Tagad es jums stāstīju par izsmērēšanu. Es parasti tikai uz rokas iztīru savu otiņu no jebkura pūdera, vai arī jums ir speciālais otru tīrītājs, bet tad jāgaida, kamēr tā ota izžūst, un no tā speciālām ziepēm, un es vienkārši ar visu pūderu arī var klāt. Izsmērēt īpaši šās vietas, kur atspīd baigi tā ēna, jo viņa nepajokam ir spīdīga. Es tam jau noteivos nedaudz mazliet spīdumiņu virsū, bet es zinu, kas. Es parasti ar otru ieeju paletē un tad uzsmēru. Un šis paies ilgu laiku, kamēr jūs būsiet apmierināti rezultātu. Es vienkārši nosmērēšu. Un, jā, tagad es esmu izmatējis savu seju, lai ir tik mazlietiņ spīdums. Un tagad tā vieta, kuru es gaidīju. Baby Lips! Es gaidu savu. Baby Lips?
baby lips, un šis ir ar pipermetru. Tagad aiztaisiet savu rose paleti, jūs jau viņu droši vien aiztaisījāt. Paņemiet savu otru un vēlreiz nepieskaroties lūkrāsai. Pārējiet pāri, jo man tiešām patīk matāt seju. Attaisiet savu puderis. Vaļā! Tad iesmējiet rociņu. Tīpaši man ir puderis ar krāsu. Es sīk pa laikam arī nopūšu puderi. Tagad redziet, cik tumšu efektu iegūstu ar manu puderi klājot. Nu labi, mēs esam beiguši. Tas bija viss manam dienas meikapam. Nu, tagad frizūrā. Sāksim. Slēdiet savus matus. Protams, jums bija kaut kas taisīts. Tad izcemējiet tos. Tagad hint, spiediet like, lūdzu. Ļoti centos. Šo pārfilmēju jau 3. reizīti. Lūdzu, spiediet like par to, ka es ļoti centos. Tagad taisat asti. Augstu vai zemu, platu vai sānu. Es izvēlējos šoreiz, man bija augstā, ja jūs gribat redzēt, kā to taisīt, tas pats princips kā tagad. Es uztaisīšu sānu. Šādi. Tā, nu, mēs varam likt gumijā. Nu, tagad es nezinu, kāda jums ir gumija, bet 3 reizes vismaz vajadzētu izņemt. Un 4. uztaisīt tādu tā kā dzilpiņu. Tagad izskatās šausmīgi, jums patīk šādi, tad šādi, bet vienīgais, ko es daru, lai šī te šausmīgā lipa nebūtu, ja jums viņa patīk. Droši slēdziet ārā šo video, bet es ko parasti daru, man paņemu, aptinu apkārt un iebāžu starpu. Neko nespraužot. Tā izskatās īstenībā pēc mantītes. Labi. Spiediet like, jums patika šis video. Jā, un arī var izskatīties kā Mary Poppins ar šito. Spiediet like, jums patika šis video. Un es zinu, šis ir ievilcis šausmīgi ilgi. 8-10 minūtes. Bet nekas. Es neveltu savu laiku darot šo un labi, spiediet laiku, lūdzu, spiediet like un subscribe un atā.